Labdien, visi klātesošie. Emocijās Latgale solidarizējas ar Sēliju. Mana darba vieta ir Daugavpils Universitāte, tāpēc varbūt es tādas izteikšu praktiskas lietas. Man ikdienā ir tā iespēja lasīt Latgales vēstures kursu, arī tādu kursu, ko sauc par vēstures informātiku, par datubāzēm, kas saskana šodienas problemātiku. Studenti Daugavpilī bieži jautā, vai drīkst rakstīt, piemēram, par to un to tēmu. Mūsu atbilde ir vienkārša. Ir vēstures avoti, rakstam. Nav vēstures avotu, nerakstam. Un tāpēc šodien būtu tā saruna gan par to avotu apzināšanu, par uzkrāšanu un vairāk varbūt arī par to rakstīšanu. Es atvainojos. Tātad daži tādi šodien jau izskanējoši spriedumi, kādam jābūt šim rakstu darbam, piemēram, par dziesmu svētku tradīciju. Ja? Es piedaru pie tās paaudzes, kad mani profesori Latvijas Universitātē mācīja apmēram tā, ko tu daudz spriedelēsi. Izpēti avotus, apsēdies un no kreisās uz labo pusi. Es joprojām, protams, to aizstāvu, jo tikai sēžot, korigējot, labojot, mēs varam radīt augstvērtīgus zinātniskus pētījumus. Bet šajā pētījumā tātad, kas mums būtu daži tādi norādījumi? Pirmkārt, mēs runājam par ierobežotu telpu. Cik ierobežota telpa? Vienalga, jā? Mazsalacā vai Sēlies viens gals, vai viens pagasts, vai ciems, vai viena iela, vai pilsētas mikrorajons. Ja tā ir atšķirība, tad šis būs tas pētams ievarības cienīgs, jo kaut kas tur atšķirīgs ir. Un šai momentā šeit ir jautājums par ne tikai par to pašu telpu, bet arī par robežām. Sēlijai ir robežas, Latgalei ir robežas, un tur interesantas lietas notika uz robežas. Un šajā gadījumā es šeit pierakstīju Balvi, Krustpils un Daugavpils tieši kā robežu punkta pāriem novadiem. Un man ienāca prātā tāds jautājums. Mums bija saruna ar Daini Ivānu vēl pirms filmas tapšanas, tās grandiozās, ko pieminēja. Vai tai filmā būs Latgale? Un kad parādās šīs dziesmu svētku tradīcijas Latgalē, un es teicu, gan jau atradīsim, meklēsim, bet nav jāmeklē iekšienē. Meklējām tur, piemēram, pie Krustpils, Unguru muižas pagastā, Balvos, kur satiekās novadi, un tā tradīcija ienāk arī tajā apgabalā, ko sauc par pie Vitebskas latviešiem. Tātad ierobežota telpa. Nākošais ļoti būtiski ir šis sava chronoloģija. Tātad katram pētījumam, arī par dziesmu svētkiem, ir kaut kāds sākums, jo senāk, jo labāk. Ja, es šeit piemēru 1824. gads, es atradu avīzēs vienkārši rakstu, kur pirmo reizi pieminēta, ka ir baznīcas iesvētīšanā ir minēta dziesmu grāmata. Man tas lika būt, teikt, Krustpilī, tā tad dzied. Baznīcā dzied, bet dziesmu tradīcija ir. Un obligāti to, ko šodien pieminē, obligāti līdz šodienai. Cilvēki vienam prasa, kas šodien tur ir? Kas no tā, kas vakar bija, ir palicis šodien, izējuši šodienu? Trešais punkts ir paplašināt avotu bāzi. Tas ir pats sāpīgākais, par ko mēs šodien runājām. Protams, es reiz minētu, ka vēsturnieki vienmēr skatās arhīvu virzienā, kas ir arhīvos, un es šeit varbūt sarūktināšu. Arhīvos jūs neatradīsiet, piemēram, tur Mazsalacas kora fondu. Šie visi materiāli ir pie izpildu komiteja kultūras nodaļām un dziļi jārokās, lai tos atrastu. Un tie vēl nav parādījušies arī centralizētā fondu reģistrā. Tātad tā ir liela papīru kalnu kaudze, kas ir jāpārok. Šeit ir viens tāds piemērs no Daugavpils. Es sazinājos ar Daugavpils arhīvu zonālo, un šeit viņi man iedeva tādu lietu, kas viņiem bija ekspozīcijā arī 59. gada dziesmu svētku repertuārs. Tur vairāki dokumenti ir, bet tas ir, saprotiet, tas ir jāmeklē dziļi, un tad, protams, jādigitalizē, kā šodien tas pienākās.
Es gribu pareklamēt mūsu universitātes mutvārdu vēstures centru ar 1100 audio ierakstiem, un man profesora Salniece lika pateikt, gandrīz katrā šai dzīves stāstā, kas nav centrēts uz dziesmu svētkiem, vispār dzīves stāsts, ir kaut kādā minēta dziesma. Vai dalība dziesmu svētkos, mūzika. Tā ir klātešošā jebkurā cilvēka stāstā. Un man nāk prātā arī tāds, ka tad, kad mēs šodien rakstām biogrāfijas un lasām cilvēku biogrāfijas, mēs redzam, ka cilvēks lepojās ar to, ka viņš ir bijis dziesmu svētkos, ka viņš ir piedalījies. Tas ir vienam ļoti svarīgi. Šī mutvārdu vēsture. Es šeit no mutvārdu vēstures vienu tādu piemēru, viens magistrs, Romualds Gadzāns, tādu mutvārdas liecību konstatēja 8. gada bija Latgales kultūras nedēļa, un no Līksnas pagasta uz šo nedēļu atbrauca Līksnas pagasta koris Rodzina. To vadīja Terēzija Broka, jauna dirigente. Un viņa atbrauca uz Rīgu, un Rīgā latvieši raksta, ko tu rakstīgs Rodzinu, uzrakstīja dzimteni. Un tas koris aizbrauc atpakaļ uz Līksnu, un nākušā dienā kolhos jau saucās dzimtene. Mēs dokumentus neatradām, bet mutvārdu vēsturē tas ir spilgta liecība. Tā ir mutvārdu liecība, ko visi zina, lūk, dziesmu varas lielais spēks. Ja? Protams, ir arī, es vēl vienu pie mutvārdu liecības, vēl interesants tāds, viena magistra bakalaura studenta rakstīja par kāda pagasta vēsturi, un viņa minēja kādu kultūras nama direktoru, kurš atbildēja par kultūras dzīvi visu un agitāciju un propagandu padomju laikā. Un viņam uzvārds viņu sauca Skaska. Bet mūs tas uzjautrināja. Mēs nevarējām saprast, vai viņš ir uzvārds tāds, vai viņam tā ir iesauka agitācija, propagandai. Šeit jau tikai arī minēts paplašināta šī avotu bāze, kad viss noder mums. Jā, šīs rotas lietas, monētas, vizuālie, materiāli ir ļoti svarīgi vēstures šīs dziesmu svētku tradīcijas apzināšanā. Ko glabā ģimenes arhīvi? Šeit jau bija viens aicinājums. Jā, apstaties, kas jums ir apkārt. Jā. Nākošais, ejam pastāmies to 4. Arī šodien izskanēja, ka šis pētījums, kas ne tikai veltīts novadam, bet arī dziesmu svētku tradīcijai, protams, ir daudzu zinātņu klātbūtne, daudz starpdisciplinārs, kā mēs sakām. Es šeit pierakstīju šo novadpētnieka fenomenu. Es arī sevi uzskatu par novadpētnieku, un es ar to lepojos. Jo mums ir tāda, domāju, ka iepriekšējos gados novadpētnieku tā profesija varbūt bija tā degradēta padomju laikā, deformēta, bet šodien, kā mēs citādi saucamies? Mēs varam saukties lepni novadpētnieki. Ja? Un es dažus novadpētnieku tos definīcijas esmu atradis. Imants Ziedonis, kopā savācēji. No padomju laikiem nāk no P līdz P, no pioniera līdz pensionāram. Un es šodien teiktu, tas ir ģimenes ārsts. Tātad ejam vispirms pie ģimenes ārsta un tad ejam meklēt tālāk. Tas ir tā izglītots cilvēks, kuram, izglītots atvainojas, teiksim, tāds zinošs cilvēks, kurš grib strādāt, pie viņa nāk, prasa, lai Dievs dod, ka mums tādu būtu daudz, pie kā būtu paprasīt uz vietas Sēlijā, Latgalē, Kurzemē un citos novados. Ja? Un, protams, mums jāņem tas, ko šodien te vairāk kārt runājam, tas digitālais pavērsiens visās zinātnēs, ne tikai vēsturē, bet arī visās, par ko arī runājam. Un pēdējais pie teorētiskā aspektiem ir šīs identitātes meklējumi. Šodien daudz izskanēja šī identitāte. Tad, tas ir sākumā mēs atrodam sev raksturīgo un līdz ar to atšķirīgu no pārējiem. Un tad pie identitātes pieder, kā mēs to pasniedzam, kā mēs to izkopjam, kā mēs to apzināmies tiešām kā vērtību. Šeit bija ļoti jauki Sēlijas piemēri. Ja praktiski runā, tad praktiski es atsaukšos uz savu pieredzi. Ja, un tāpēc man bija interesanti šodien bija klausīties. Jau gandrīz 30 gadi, kā es veidoju savu datu bāzi, Latgales dati. Tas bija tāds interesants aizraušanās pirms 30 gadi, kad nebija vēl
populārs internets, mēs veidojam datubāzi, jo man likās, ka tā Latgales vēsture man izbirst tā kā sviltis cauri pirkstiem. Viņa nav vienkopus, un mēs salikām, piedāvā informātika izveidot datubāzi, un tad nāca internets, un mēs to likām internetā, un lai tas propagandētu to, mēs piesaistījām kalendāram. Un jūs šodien internetā varat redzēt šajā adresē Šī diena Latgalē, kas ir tāds interesants apkopojums uz avotiem balstīts. Ja, un šajā ļoti daudz esat pierakstījis, cik tur ir cilvēku, cik fotogrāfiju ir. Un mums ir izveidots speciāli šodienas pasākumam, es aktivizēju savu datubāzi, un jūs varat tā virsrakstu izlasīt viss, kas no Latgales datubāzes ir attiecināms uz dziesmu svētkiem. Ja, ir ļoti daudz šo materiālu, tā ko no 1824. gada, tur kvantums, ja, un līdz pat šodienai. Bieži ir tā atnāk, kā mums mēdz būt, atnāk žurnālisti un vienmēr saka, pastāstiet kaut ko interesantu. Stāstiet. Un tad vienmēr jābūt gataviem, ja, kaut kādus tādus momentus. Un tad mēs meklējām, un es vienmēr stāstu par Krišu Freimani no Daugavpils. Ja, viņš ir dzimis citur, bet iebraucis, un tur ir saskaitīts, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dziesmu svētki pie 3 politiskām sistēmām. Cara, Latvijas laika un Vācu laika. Un viņa tā biogrāfija, man liekas, tā ļoti tradīcija interesanta bija, ka dziesmu svētku laikā, kāds tur rakstīts, ja, tiek pasniegti augstākie valsts apbalvojumi. Savākti, ja, tie cilvēki. Ja, jo tas ir forums, kur satiekās, mūsu apbalvojums pasniedz prezidenta pilī. Kāpēc te nebūtu dziesmu svētku laikā? Tas ir visas tautas forums. Ja. Un nobeigumā es esmu no Kalupes pagasta, ja, un man 2 fotogrāfijas ir. Pirmā fotogrāfija mēs redzam pūta orķestri, ļoti iespaidīgi. Un, protams, Eduards Klišāns, kuram ir 2 dēli, Jānis un Arvīts. Un viņš bija tas, kas no viena cilvēka atkarīgs, ja, vienā pagastā uztaisīt orķestri, sasaistīt, un 20. gadi Kalupē viņš bija pagastā rakstvedis, ja, ienācis pagastā no Dunavas, pēc tam atgriezies. Bet cik ir stāstu par to, cik cilvēks ir paveicis, ja? Es vienmēr saku, ka mani labākie vēstures skolotāji bija mamma un tētis. Es vienmēr ļoti daudz stāstīju. Un es vecāku sarunās vienmēr bieži dzirdēju Klišāns. Tu zini, kā spēlē Klišāns, kā viņš tur, kā skanēja tas viss. Un beidzot, tagad, kad ir grāmata arī par Klišānu dzimtu, beidzot mēs atrodam šīs lietas, jā, kad no viena cilvēka faktiski daudz kas atkarīgs, tās mūzikas tradīcijas. Bet, protams, tas ir aicinājums arī pētīt, kāds var arī vienā pagastā būt. Un otra fotogrāfija ir broļi Rubini, 6 brāļi, muzikanti. Jums ir kāds citos pagastos, tas ir Latgales, protams, fenomens, vēl 2 māsas ir labas dziedātājas, tās var pielikt klāt. Tā kā tas ir tāds interesants darbs un prasās. Ja, kā tas var būt? Ja, kā viņi visi, ja, muzicē kopā. Es domāju, ka tas ir tāds pienākums un jubileja uz to aicina. Tā kā pašā nobeigumā es gribētu teikt paldies par iespēju. Brauksim mājās un strādāsim tālāk. Paldies!